Daļā Vidzemes šosejas, kas ved cauri Siguldai pirms aptuveni 10 gadiem, tika veikta rekonstrukcija. Tā kā satiksmes intensitāte te ir liela, jo autoceļš A2 savieno Rīgu ar Igaunijas robežu, laika gaitā rekonstruētā posma segums jau bija nokalpojis un sācis drupt. Lai izvairītos no ceļa tālākas sabrukšanas, Siguldā 1,5 kilometra garumā ir uzsākta ceļa seguma virskārtas nomaiņa. Ik pēc 8–10 gadiem virskārta ir jānomaina, lai tas ceļš varētu kalpot nākamos 7 vai pat 10 gadus. Un nebūtu nepieciešams mainīt arī apakšējā kārtu un nevajadzētu vilkt pilnu rekonstrukciju, kas, protams, ir vislētākais veids, kā uzturēt kārtībā ceļus. Jo, ja saulaicīgi netiek veikta šī periodiskā uzturēšana, kas ir ceļa viskārtas nomaiņa, tad sāk parādīties jau lielākas plaisas, bojājumi aiziet arī apakšējos ceļa slāņos, apakšējās kārtās, veidojās lielas bedres, kā rezultātā ir jāveic šī pilnā rekonstrukcija, kas jau maksā daudz dārgāk nekā virskārtas nomaiņa. Virskārtas nomaiņas darbi uz Vidzemes šoseju Siguldā notiek tranzīta ielas beigu daļā no degvielas uzpildes stacijas līdz pēdējam ar luksuforu regulējumam krustojumam. Šajā posmā jau veikta vecās asfalta kārtas noņemšana, kam sekos jaunas ieklāšana. Šie darbi, kā informē Latvijas valsts ceļos, varētu sākties jau tuvākajā laikā. Līdz ar to autovadītājiem ir jābūt gataviem satiksmes ierobežojumiem. Būs jāplāno ilgāks laiks ceļā, jo asfaltēšanas laikā būs reversā kustība, kas nozīmē, ka vienu ceļu pusi asfaltēs un kustība abos virzienos notiks pa otru ceļu pusi, ko regulēs vai nu luksofors, vai nu regulētāji. Lai uzlabotu satiksmes drošību remontdarbu posmā, gar šosejas malu ir nozāģēts arī vairāk kā 100 liepas. Lai gan iedzīvotājos tas raisīja sašutumu, tas bija nepieciešams, jo pēdējā 10 gadē šajā posmā reģistrēti 36 negadījumi, no tiem 15 ar smagām sekām un vienā no negadījumiem zaudēta arī dzīvība. Lēmums par koku nozāģēšanu, kas ir saskaņots arī ar Siguldas novadu pašvaldību, tika pieņemts, jo liepām tika konstatētas arī trupes pazīmes. Savukārt pašvaldība no savas puses, lai uzlabotu satiksmes drošību un padarītu to ērtāku gājējiem, remontdarbu beigu daļā A2 autoceļa krustojumā ar Zinātnes ielu 2 luksuforus papildinājusi ar sekciju gājējiem. Pašvaldībai tas izmaksāja vairāk kā 2000 eiro. Jāpiemina, ka šajā posmā jaunās asfalta sagas ieklāšanu plānots pabeigt līdz septembrim. Latvijas valsts ceļi atgādina, ka līdztekus šiem darbiem uz Vidzemes šosejas remontdarbi notiek vēl vairākos posmos. Uz Vidzemes šosejas mums ir ļoti liels posms no Langstiņiem līdz Garkalnes ceļa pārvadam. Tur ir pamatīgs ceļa posms, kas tiek pilnībā rekonstruēts, ko arī autovadītāji noteikti ir pamanījuši. Mums arī sākušies darbi aiz Siguldas pie krustojuma ar Augšlīgatnes ceļu, un arī tiek projektēti remontdarbi uz priekšu pie Bērskroga un vēl tālāk. Apjomīgākie remontdarbi, kā informē Latvijas valsts ceļos, uz autoceļa A2 turpināsies līdz nākamajam gadam. Tāpēc autovadītāji aicināti būt vērīgiem un sekot līdzi norādēm par satiksmes ierobežojumiem.